Raidījums Kontakts ar doktoru Čārlsu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā lūkšana, kas liek Dievam darboties. Vai kādreiz prātojat, kāpēc jūsu lūkšanas paliek neatbildētas? Jūs it kā zināt dažas raksturvietas, sarunājaties ar Dievu, tomēr daudzas lūkšanas paliek neatbildētas. Jābūt taču kādam iemeslam. Vai esat atskatījušies uz savu dzīvi ar jautājumu, kas tajā ir tāds, kāpēc Dievs neatbild uz manām lūkšanām? Vai esat domājuši par Dievu, kuram sūtāt savas lūkšanas? Jūs teiksiet, visi taču tic Dievam. Diemžēl ne visi tic vienīgajam patiesajam Dievam. Tik daudzi cilvēki lūdz kaut kādu Dievu un sagaida, ka patiesais Dievs viņiem atbildēs. Bet tā nenotiek. Un cilvēki atmet lūkšanas un nospriež, ka Bībele nav patiesa. Bībele ir pat ļoti patiesa no sākuma līdz pašām beigām. Šajā svētrunā jūs atklāsiet vienu no iemesliem, kāpēc jūsu lūkšanas netiek atbildētas. Atveriet lūdzu apostoļu darbu 12. nodaļu. Šī ir ļoti zināma raksta vieta. Sāksim ar 1. pantu. Ap to pašu laiku ķēniņš Hērods apcietināja dažus draudzes locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu. Viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāli. Redzēdams, ka jūdiem tas patika, viņš lika saņemt arī Pēteri, bet bija neraudzētās maizes dienas, kas ir pēc Paskā svētkiem. Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā, nodevis 16 kareiviem, kas pa 4 to sargāja. Gribēdams viņu vest ļaužu priekšā, Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Lūkšanas bez mitēšanās. Vai jūs varētu teikt, ka lūdzat bez mitēšanās? Nu, nezinu, vai bez mitēšanās, es vienkārši lūdzu. Iespējams, tas jums atklās kaut ko par jūsu lūkšanu dzīvi. Tātad Hērods pavēlēja nogalināt Jēkabu. Jūdiem, kuri ienīda kristiešus, tas gāja pie sirds. Pēteris tagad ir cietumā un viņu gaida nāve, izvedot cilvēku priekšā un nogalinot ar zobenu, kā tas bija noticis ar Jēkabu. Hērods bija izprātojis, ka nogalinot kristiešus, spēs izpatikt jūdiem. Kristieši sapulcējās, rakstos teikts, ka Marijas mājās. Viņi lūdza par Pēteri, savu vadītāju. Bet tā kā pirms tam Jēkabs jau ir ticis nogalināts, domāju, ka tas nebija viegli. Un viņi ļoti labi zināja, kā izpaužas romiešu apcietinājums. Viņi lūdz Dievu, lai viņš tiktu atbrīvots. Izlasīsim dažus pantus, sākot ar 6. Kad Hērods gribēja viņu vest priekšā, un tanī naktī Pēteris gulēja starp 2 kareiviem, 2 bažām saistīts, un 2 sargi durvju priekšā sargāja cietumu. Un redzi, tā kunga eņģelis piestājās, un gaisma apspīdēja cietuma istabu. Viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja sacīdams, celies ātri augšā, un važas nokrita no viņa rokām. Eņģelis viņam sacīja, apjozies un apauj kājas. Viņš tā darīja, un tas turpināja, apvelt savas drēbes un seko man. Viņš iznāca tam sekoja un nezināja, ka notikums ar eņģeli
ir īstenība, bet viņam šķita, ka redz parādību. Izgājuši caur pirmo un otro sērdzi, viņi nonāca pie dzelzs vārtiem, kas iet uz pilsētu. Tie viņam paši no sevis atvērās. Izgājuši, viņi nostaigāja vienu ielu, un tūdaļ eņģelis no viņa atstājās. Un Pēters atjēdzies sacīja, tagad es tiešām zinu, ka tas kungs sūtījis savu eņģeli un izpestīs mani no Hēroda rokas un visiem jūdu draudiem. Šeit ir divi vārdi, kas piesaistīja manu uzmanību, lasot šos pantus vairākas reizes. Atgriezīsimies pie 5. panta. Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Šie divi vārdi – lūdza Dievu. Kas ir tas Dievs, kuru jūs lūdzat? Lielākā daļa no jums, kas šeit sēžat, un lielākā daļa no jums, kas esat kristieši, teiktu, nu es lūdzu vienīgo patieso Dievu, kad es lūdzu, tad domāju par viņu. Bet es gribu, lai jūs padomātu par tiem, kuri savas lūgšanas nevienmēr velta vienīgajam patiesajam Dievam. Kad sarunājos ar cilvēku, kurš nepazīst kungu Jēzu Kristu kā savu glābēju, un mēs runājam par lūgšanām, es jautāju, kam tu veltīji savas lūgšanas? Nu, es vienkārši lūdzu Dievu. Bet kas ir šis Dievs? Nu, Dievs, kur es lūdzu. Daudzi cilvēki ir radījuši kādu Dievu savā prātā. Un šis Dievs piekrīt visam, ko viņi ir iedomājušies darīt, kur ieplānojuši doties, kā vēlas ģērbties, ko dzert, kādas seksuālās attiecības uzsākt. Šis Dievs perfekti iederas viņu dzīvē. Un viņi saka, vai es ticu Dievam? Jā, ticu. Vai es viņu lūdzu? Jā, lūdzu. Ko es viņam saku? Nu, tas jau ir pārāk personīgi. Es neteikšu, ko es viņam lūdzu. Viņi to nevar, jo viņš nav īstais Dievs. Viņi nekad neteiks, ka šis Dievs ir svētais, taisnīgais Dievs, kas mīl tiesu un ienīst grēku. Viņi runās par Dievu, atbilstoši viņu pašu ilgām, viņu pašu dzīvē. Tik daudzi cilvēki lūdz Dievu, bet ne īsto patieso Dievu. Kādu Dievu tad kristietis lūdz? Es jums pateikšu. Gadījumā jums mājās ir pašradīts dieviņš. Viņš ir Dievs, kurš radīja šo pasauli, kurš iznīcināja šo pasauli plūdos. Viņš ir Dievs, kurš deva mums 10 baušļus. Viņš ir Dievs, kurš sagrauj Jērikas mūrus, kurš deva Dāvidam psalmus, kurš deva mums tādus praviešus kā Jesaja, Jeremija un Daniels. Viņš ir Dievs, kurš deva mums mūsu kungu Jēzu Kristu, Dieva dēlu un pestītāju. Viņš ir svēts Dievs. Viņš ir taisnīgs Dievs. Viņš ir pilnīgs Dievs. Viņš ir Dievs, kurš dzird un atbild lūgšanas. Viņš ir Dievs, kurš mīl. Viņš ir Dievs, kurš piedod mūsu grēkus un Dievs, kurš necieš grēku, jo zina, kā tas iznīcina cilvēkus, kurus viņš mīl. Ja jums nav šis Dievs, tad jums vispār nav Dieva. Tad jums ir jūsu pašu radīts Dievs. Pielāgots jums, kuram nav spēka jums apsolīt pilnīgi neko. Pamatojoties rakstos, mēs varam teikt, ārpus miesas kopā ar kungu. Ko jūs varat pateikt par savu Dievu? Es varu pateikt priekšā. Tas viss nekur neved. Es vienkārši pazūdu. Nē, tā nav. Dievs ir mīlestības Dievs. Viņš pret visiem izturas vienādi. Nē, tā nav. Jūs varētu atrast dažādas attaisnojumus savam Dievam, bet jūs nekad nerunājat par sodu. Jūs nerunājat par taisnīgumu. Jūs nerunājat par tiesas dienu. Jūs nerunājat par dienu, kad nāksies stāties Dievu priekšā un atskaitīties par savu dzīvi. Tāpat esmu ievērojis, ka jūs nerunājat par elli. Jūs varbūt mazliet runājat par debesīm, jo ticat, ka tur nonāks pilnīgi visi, bet vai tā ir taisnība?
Nē, nav. Tātad jūsu Dievs ir Dievs tikai jums, bet viņš nekā nespēja paveikt jūsu labā. Viņam nav pilnīgi nekāda spēka, jo tas ir jūsu iztēles Dievs. Dievs, vienīgais patiesais mūžīgais Dievs ir tāds Dievs, kādu es raksturoju. Viņš ir Dievs, kurš deva mums 10 baušļus, kalna sprediķi un visas pārējās brīnišķīgās Bībeles raksta vietas. Ja jūs nepielūdzat vienīgo patieso Dievu, lūgšanām jūs dzīvē nav nekādas nozīmes. Šie kristieši, kad dzirdēja par Pētera ieslodzīšanu, sanāca kopā, un viņi sāka lūgt un pastāvēja savās aizlūgšanās par viņu. Viņiem bija grūti lūgt. Ja es būtu bijis viens no viņiem, man būtu bijis grūti lūgt. Rītdien Pēters tiks nogalināts. Rītdiena būs Pētera pēdējā dzīves diena. Viņi sanāca kopā Marijas mājās, lai lūgtu. Viņi sauca uz Dievu pēc neparasta brīnuma. Pēters viņiem tik daudz nozīmēja, un viņa nāve būtu gandrīz nepārvarams zaudējums. Tātad Pēters ir cietumā. Dievs sūta savu eņģeli, kas viņu izved ārā, un viņš dodas uz Marijas namu. Viņš zināja, ka pārējie būs tur sapulcējušies uz lūgšanām. Viņš pieklauvēja pie durvīm, un mēs lasām, ka durvis atvēra jauna sieviete. Viņam pie vārtiem klauvējot kādu kalponi vārdā Roda nāca klausīties, un Pētera balss pazinus, varētu domāt, ka būtu atvērus durvis un tad priecīgs teiktos pie pārējiem sacīdam, tas ir Pēters. Bet nē, viņa tā nedarīja. Viņa dzirdēja viņu, bet durvis vaļā nevēra. Viņa aizsteidzās pie pārējiem un teica, tas ir Pēters. Un ko teica pārējie? Tas nevar būt Pēters, tas varētu būt eņģelis, bet ne Pēters. Tikmēr viņš joprojām stāv aiz durvīm un klaudzina, censdamies iekļūt iekšā, bet pārējie cenšas saprast. Viņi taču bija bez mitas lūguši, lai Dievs viņu atbrīvo, un tagad, kad viņš viņu ir atbrīvojis, viņi sēž iekštelpā sacīdam, tas nevar būt. Lūk, šaubīgas ticības piemērs, un tālāk. Tie viņai sacīja, tu esi traka, viņi ir ilgi lūguši, saukuši uz Dievu. Viņa saka, viņš stāv pie durvīm, bet viņa atbild, tu esi traka. Pēters joprojām klauvēja. Viņi atvēra un atvēruši to redzēdam izbijās. Tātad Dievs atbildēja uz viņu lūgšanu. Bībelē teikts, ka viņi lūdza Dievu. Lūdza Dievu. Cik daudzi no jums lūdz Dievu? Cik bieži ir bijis tā, ka tu nometies uz ceļiem, lai runātu ar Dievu par to, kas tevi uztrauc? Tad tu sāc lūgt par savu vīru, sievu, bērniem, finansēm, vienalga ko, bet nākamajā brīdī jau lūdz par kaut ko pavisam citu. Vēl pēc brīža jau tu esi aizplūdis atkal citā virzienā. Tad tu piecelies un dodies prom. Ja pēc 2 stundām kāds tev jautātu, vai tu lūdz, tu teiktu jā. Bet par ko tu lūdz? Par daudz ko. Ja tu lūdz nopietni, tu vienmēr zinās, par ko esi lūdzis. Bieži mēs koncentrējam savas domas uz Dievu, lai lūgtu viņu, un mēs viņam nocitējam kādu pantu. Dievs, tu teici, ja ko lūgš tavā vārdā, tu to darīsi, un es ieklausies, lūdzu tevi Jēzus vārdā, un mēs sākam lūgt, bet pēc mirkļa jau esam aizdomājušies, un Dievs tajā visā pilnībā pazūd. Tad vēl tas, kā mēs to visu beidzam un pasakam Jēzus vārdā āmen. Mēs pat nezinām, ko tas nozīmē. Jēzus vārdā āmen. Tik daudz no mūsu lūgšanām ir neauglīgs, jo netiek lūgts īstajam Dievam. Es lūdzu Dievu par savām finansēm, es lūdzu Dievu par savu vīru un sievu, es lūdzu Dievu par saviem bērniem, es lūdzu. Viņam mūsu lūgšanās un domās būtu jābūt pašam galvenajam. Citādi mēs aizplūstam visur citur un nereti pat nevaram atcerēties, kas tas bija.
Dievs ir pats svarīgākais. Lūk, par ko es lūdzu savu debesu Tēvu. Es negribu lūkšanās aizpeldēt prom, nomaldīties un aizmirst, ar ko es vispār sarunājos un kāds viņš ir. Kad nākam pie Dieva, viņš jūtas pagodināts. Viņš vēlas uzklausīt un atbildēt mūsu lūgšanas. Viņš saka, sauciet uz mani. Es jums atbildēšu un parādīšu lielas un varenas lietas, par kurām jūs pat nenojautāt. Viņš spēja pāršķirt sarkano jūru, sagraut Jērikas mūrus. Ja viņš varēja dot mums 10 baušļus, viņš spēja atbildēt uz jebkuru lūgšanu, kas atbilst viņa gribai un plānam mūsu dzīvē. Rakstos lasām, draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu, bez mitēšanās. Vai ziniet, ko tas nozīmē? Tajā ir iesaistīta deksme, emocijas, tur ir ticība, bez mitēšanās. Ļaujiet uzdot jautājumu, vai jūs mīlat savus bērnus dedzīgi un bez mitēšanās? Protams, ka jā, bez mitēšanās nozīmē, ka tajā piedalās manas sirds. Kad es bez mitēšanās sarunājos ar Dievu, tad vēlos citēt viņam kādu raksturvietu, un mēs savās lūkšanās pieminam raksturvietas nevis, lai Dievam par kaut ko atgādinātu, bet lai atgādinātu sev par to, ko viņš mums ir apsolījis. Kad Jēzu gaidīja krusta nāve, rakstos teikts, ka viņš lūdza bez mitēšanās. Viņš bija agonijā. Vai varat atcerēties pēdējo reizi, kad tieši tā, bez mitēšanās par kādu lūdzāt? Tā lūdzāt, ka tajā bija visa jūsu sirds. Tas nozīmē, ka iespējams jūs raudājāt par otru cilvēku. Dievs, es darīšu visu, ko tu man liksi, it visu, lai palīdzētu viņam. Dievs, Jēzus vārdā. Bez mitēšanās nozīmē ar visu sirdi. Ļoti bieži mēs sakam, es lūkšu par tevi. Bet ja vien mēs to nedomājam, mums nevajadzētu tā teikt. Man jāizdara kaut kas, lai es atcerētos, ka esmu teicies par kādu lūgt. Un reizēm es izveidoju sarakstu. Ja jūs vēlaties, lai Dievs kaut ko darītu, vienreizēja lūkšana nepalīdzēs. Tas tā nenotiek, jo ir situācijas un jautājumi, kuru atrisināšanai Dievam ir nepieciešams laiks. Ja jūs esat lūdzis tikai vienu reizi, tad viegli ir padoties. Dievs neatbildēja uz manu lūkšanu. Jūs nedevāt viņam iespēju atbildēt tā, kā viņš vēlētos, lai jūs no tā baudītu svētību. Viņš saka, sauciet uz mani, un es atbildēšu un atklāšu lielas un varenas lietas, par kurām jūs pat nenojautāt. Jūs pat nevarat to saprast. Ja esat nopietnas apņēmības pilns veidot savu lūkšanu dzīvi un nodevies cilvēkam, par kuru lūdzat, tad būsiet gatavs darīt ko tādu, kas jums atgādina par aizlūkšanām, kamēr Dievs mainīs apstākļus. Tieši tāpēc man ir saraksts. Jūs jautāsiet, kādu sarakstu? Tā augšgalā uzrakstiet lūkšanu sarakstu. Uzrakstiet cilvēka vārdu. Esmu sācis atzīmēt arī datumu, kad esmu sācis. Varbūt pēc 3 dienām jau var pierakstīt vēl vienu datumu, kad lūkšana ir atbildēta. Tie var būt 3 mēneši, 6 mēneši. Un jā, ir cilvēki, par kuriem esmu lūdzis vēl ilgāk. Ir cilvēki, par kuriem esmu lūdzis, un vēl joprojām nevar pierakstīt otru datumu. Bet es vismaz atceros, es turpinu lūgt Dievu par šo cilvēku, lai viņš parūpējas un kaut ko maina viņa dzīvē. Jo es mīlu šo cilvēku, jo man rūp. Nav iespējams par visiem lūgt vienādi. Tā nekad nebūs. Jo tuvāks jums ir šis cilvēks, jo vairāk jūs par viņu lūgsiet. Un jo patiesāks būs jūsu lūgšanas par cilvēku, kuru patiesi mīlat, vai par cilvēku, kurš dodas pa nepareizo ceļu, nepareizajā virzienā.
Ir bijušas situācijas, kad esmu cilvēkiem teicis, nedari to. Es tev saku, nerīkojies tā, un tomēr viņš dodas nepareizajā virzienā. Es tad lūdzu, lai Dievs ļauj viņam klupt, krist un sasisties, lai viņu apturētu. Apturi Dievs, lai viņš nevar sagandēt savu dzīvi. Viņš saka, lai lūdzam bez mitēšanās. Trešais punkts ir ļoti vienkārši. Lūkšana, kas liek Dievam darboties, ir lūkšana, kas izteikta vienprātībā, saskaņā citam ar citu un Dieva gribu. Piemēram, ja man uz sirds ir kāda liela nasta un es gribu par to parunāt ar kādu, ar šo cilvēku, un viņam saku, lūk, par ko esmu nopietni noraizējies, aizlūksim par to kopīgi. Vienprātībā ir spēks. Ja divi no jums būs vienprātībā par kādu vajadzību, kas ir saskaņā ar Tēva gribu, viņš sāks darboties. Kopīgai lūkšanai ir īpašs spēks. Jo dziļāks ir ievainojums, jo lielāks sāpes, jo lielāka iespējamība, ka lūksiet apkārtējo aizlūkšanas, ne tikai lūgt par jums, bet kopā ar jums. Cik daudziem no jums ir lūkšana partneris? Teiksiet, man nevajag, lai kāds par mani lūgtu. Nē, vajag gan. Mums vajadzīgs, lai kāds par mums lūgtu un brīdinātu, ja dodamies nepareizā virzienā. Šogad laikā pie manis ir nākuši daudz cilvēku ar jautājumu, vai tu esi drošs par šo vai to? Ja šo jautājumu man uzdod kāds dievbijīgs cilvēks, es noteikti nebūtu lepns un sautīgs un neteiktu, jā, esmu pilnībā pārliecināts. Nē, es noteikti rīkotos šādi. Dievs lūdzu apstiprina to manās domās, lai esmu pārliecināts, ka dodos pareizajā virzienā, ka lūdzu pareizās lūkšanas, pareizo mērķu vārdā. Dievs patiesi vēlas apmierināt mūsu vajadzības un piepildīt sirds ilgas, kad tuvojamies viņam ar tīru sirdi un atvērtu prātu, gatavi klausīties viņā, gatavi viņam paklausīt. Visspēcīgākais, ko mēs varam darīt, ir lūgt. Mums ir jālūdz Dievs. Mums ir jālūdz bez mitēšanās, no sirds. Mums jālūdz saskaņā ar viņa gribu, ar to, ko viņš vēlas un ilgojas redzēt mūsu dzīvē. Labākais, ko mēs varam darīt, ir uzmeklēt kādu, ar ko lūgt kopā. Mums visiem jānes atbildība. Cilvēks, kurš nevēlas nest otru priekšā atbildību, ir iesaistīts nelabos darbos. Tieši tāpēc mēs negribam nevienam atskaitīties. Šāda atbildīguma sajūta mums ir kā drošības zona. Ko es saku, kur es eju, ar ko es kopā eju, kam es tērēju. Es gribu būt atbildīgs. Tas garantē drošību. Kāds teiktu, es gribu brīvību, tu gribi brīvību izpostīt savu dzīvi, brīvību iestikt parādos, brīvību uzsākt attiecības ar cilvēkiem, ar kuriem nevajadzētu to darīt. Atbildība ir kā drošības tīkls. Un Dievs zina, ka mums visiem nepieciešama drošība. Drošība dzīvot viņa gribās, staigāt viņa ceļos. Draudze tajās dienās bija gudra. Viņi sanāca kopā un lūdza par Pētera atbrīvošanu. Par lielu pārsteigumu viņš tika atbrīvots. Pēters pēc tam dzīvoja ilgi. Ja jums būtu jāraksturo sava lūkšana dzīve, kāda tā būtu? Piemēram, es lūdzu vakaros. Ko tu domā teikdams, ka lūdzu vakaros? Ja tu lūdz tikai vakaros pirms gulēšanas, es jau tagad varu pateikt, ka drīz saskarsies ar problēmām. Jo pirmkārt, jau pirms lūkšanām tu esi iespējams pusaizmidzis un pat īsti nesaproti, ko tu saki. Ja jūs katru vakaru lūdzat lūkšanu, ko pirms daudziem gadiem, pirms vēl sapratāt dzīves jēgu, iemācīja māte, tagad gulēt jādodas, es lūdzu, kungs, lai dvēseli sargā. Ja pirms nomoda ir jāmirst man, es lūdzu, kungs, man dvēseli ņem. Es domāju, tas ir labākā nekas, bet tā nav labākā lūkšana. Mēs par to smējamies, bet lūkšana ir ļoti
nopietna. Lūdziet visu varano Dievu caur viņa dēlu, Jēzu Kristu, kurš nomira pie krusta un izlēja savus asins par jūsu grēkiem. Lūkšana Dievam par pestīšanu caur viņa dēlu, Jēzu, ir ļoti nopietna. Lūkšana par mūsu vajadzībām, tā ir nopietna. Lūkšana citam par citu, tā ir nopietna. Lūkšana par visu tautu, tā ir nopietna. Lūkšana ir ļoti nopietna un svarīga. Lūkšana bez mitēšanās nes izmaiņas cilvēku dzīvē, un tas var mainīt arī veselu tautu. Dieva cilvēkiem ir jālūdz. Āmen. Tēvs, paldies, ka Tu esi iepriecināts, kad mēs lūdzam. Tu esi gatavs mūs uzklausīt, atbildēt, stiprināt, gatavs celt mūsu ticību un gatavs mācīt, kā Tevi mīlēt. Un mēs šodien lūdzam Jēzus vārdā, tieši tagad, par ikvienu, kas šeit sēž, par ikvienu, kas klausās, lai kur arī katrs nebūtu. Palīdz viņiem saprast, lai viņu lūkšanas tiktu uzklausīts. Pirmkārt, ir jānodod sava dzīve Jēzum Kristum, lai saņemtu grēku piedošanu, kas atver durvis lūkšanai. Pirms tas tiek izdarīts, tad viss ir tikai tukšums, tukšas runas. Tāpēc mēs lūdzam, lai kāds šodien tiktu izglābts, varbūt pat vairāk tiktu izglābti. Bet, Kungs Dievs, ka Tu atrastu ceļu pie šiem cilvēkiem un pie ikvienu no mums, kas saucam sevi par kristiešiem un piesaucam Jēzus vārdu, lai Tu mūs vadītu, lai mēs visi būtu lūdzēji. Tā ir mana lūkšana. Jēzus vārdā, āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.